Labrīt, dārgie draugi! Esam, kā parasti, manā mīļajā siltumnīcā. Man te ir plūdi. Taciņi pilni ar ūdeni. Tomāti vēl ražojās un zemenes arī. Reku. Tā, kaut kas te ir druscīt. Jā. Kaut kas ražojās. Man Dievs ir licis sirdī tādu lietu, ka es gribu lasīt šo grāmatu un uztaisīt video, audio formātu, un es likšu YouTube'ā iekšā un pa 10 minūšu video, un es gribēšu izlasīt visu šo grāmatu. Azusa iela. Un man sākotnēji šis nosaukums pilnīgi neko neizteica, bet man sieva man skubināja izlas, tā ir par atmodu. Un es izlasīšu, kas ir grāmatas otrā pusē. Lielā Azusa ielas atmoda 1900. gadu sākumā iesākās mazā pamestā noliktavā, kur uz tukšām naglu kastēm bija uzlikti neēvelēti dēļi. No šīs vienkāršās vietas izcēlās spēcīga dieva kustība, kas pārgāja pāri visai zemei un izplatās pasaulē. Vai arī šodien ir iespējams piedzīvot šādu dzīvi izmainošu atmodu? Lasot Franka Bartlemana liecību, atklāja svarīgas patiesības, kas izraisīja šo atmodu un kas spēja atnest atmodu arī tagad. Dievs joprojām meklē paklausīgas sirdis, kas ilgotos pēc viņa tuvuma. Vai ņemsi dalību nākošajā dieva darbības vilnī? Lūk. Un viņš savā grāmatā, tas Franks Bartlemans, kā te varbūt var saburtot, viņš savā grāmatā tā gan stāstījuma formātā raksta par to, kas tad notika, gan arī tā analītiski, kur teiksim, dieva gars varēja atraisīties un darboties, un kādi šķēršļi tika likti, kādi cilvēciskie vai miesīgie šķēršļi, vai kādi demoniskie šķēršļi. Un man te kaut kas saspēdies. Tā, un es gribu izlasīt šo grāmatu un padarīt to vēl pieejamāku, jo, teiksim tā, ļoti svarīgas lietas, ko Dievs gribēja darīt, tika palaistas garām vai nobloķētas tajā laikā, tajā atmodā, no kuras tad praktiski izveidojās vasarsvētku kustība. Praktiski jau pašā tās atmodas sākumā cilvēki lika šķēršļus atmodai. Un kādi tad šķēršļi tika likti, to Franks Bartlemans šajā grāmatā arī izstāsta. Un tas varbūt būtu tāds labs padoms un labs pabrīdinājums, tad, kad Dievs veidos nākamo atmodu, tad vismaz mēs, kas būsim lasījuši vai klausījušies šo grāmatu, tad mēs spēsim precīzāk noreaģēt uz svētā gara darbu un precīzāk varēsim atpazīt, kur darbojas miesa un kādos veidos darbojas un kā svētājs gars tiek bloķēts. Un ja mēs to atpazīsim, tad vismaz mēs spēsim pieņemt objektīvākus lēmumus, lai svētājā gara darbs netiktu apslāpēts. Jo Pāvils par to brīdina, neapslāpējiet garu. Kāpēc? Tāpēc, ka gars grib nākt un ieviest Dieva valstību. Tas ir viņa mērķis. Lūksim, un tad es lasīšu 10 minūtes. Jau es esmu 4 minūtes 40 sekundes notērējis, bet tas tā ievadam. Tad es lasīšu, lai video ir 10 minūtes, ik pa 10 minūtēm. Tad katru dienu cilvēks tu varēsi skatīties vai klausīties 10 minūšu garus lasījumus.
Nu tā. Debes Tēvs, paldies par šo grāmatu, paldies par to atmodu, ko tu devi. Uzrunā sirdis, māci un veido Dievs savu draudzi tā, lai, un sagatavo, lai sirdis ir gatavas nākamai atmodai un lai cilvēki neliek šķēršļus tava gara darbībai Jēzus vārdā. Āmen. Nu ko, pirmā nodaļa. Franks Bartlemans. Es ierados Losandželosā, Kalifornijā, 1904. gada 22. decembrī ar savu sievu un 2 mūsu meitām. Mazā Estere, mūsu vecākais bērns, kam tajā laikā bija 3 gadi, raustījās konvulsijās, un 7. janvārī 4 no rīta aizgāja, lai būtu ar Jēzu mūžīgi. Mazajai ķēniņienei Esterei, acīm redzot, bija paredzēts dzīvot tādam laikam kā šis. Pēdiņās. Esteres grāmata 4. nodaļa 14. pāns. Ar asiņainu sirdi, stāvot blakus mazajam zārciņam, es lūdzu Dievu, lai mana dzīve atjaunotos Dieva kalpošanai. Nāves tuvumā atrodoties, mūžības jautājumi kļūst pavisam reāli. Apsolīju pāri palikušo dzīvi vadīt pilnīgi viņa pakļautībā. Viņš ar mani noslēdza jaunu derību. Tad es lūdzu viņu man cik ātri vien iespējams atvērt kalpošanai durvis, tā, lai mans bēdu laiks ātri aizmirstos. Tikai nedēļu pēc mazās Esteres aiziešanas es sāku 2 reizes dienā sludināt Penielas misijā Pasadenā. Lai gan dvēseles tika izglābtas katru mēnesi, kad Penielas misijā tika noturētas evaņģelizācijas sapulces, vislielākā uzvara tika gūta, kad redzējām jaunu cilvēku grupas garīgo izaugsmi, kas to apmeklēja regulāri. Šie ļaudis visi saņēma tā kunga aicinājumu savas nākotnes kalpošanai. Aprīlī es dzirdēju F.B. Meieru no Londonas. Viņš stāstīja par lielu atmodu, kas notiek Velsā, ko tikko kā bija apmeklējis. Viņš bija saticies ar Evanu Robertsu. Kā mana dvēsele slāpa to dzirdēt, jo par šo atmodu jau biju kaut ko lasījis nedaudz agrāk. Tieši šajā vietā un šajā brīdī es atdevos Dievam, apsolīju viņam, ka viņam tiek dotas pilnas tiesības darboties caur mani, ja viņš izvēlēsies mani lietot. Dalīju traktātus pastā, bankās un sabiedriskajās ēkās Losandželosā. Tāpat nesu traktātus uz daudzajiem saloniem. Pēc kāda laika es vēlreiz apmeklēju kādus 30 Losandželosas salonus. Tajā laikā prostitūcijas nami bija plaši atvērti apmeklētājiem. Arī tur es izdalīju daudz traktātu. Mazās Esteres nāve bija salauzusi manu sirdi, un es sapratu, ka spēju dzīvot tikai atrodoties pilna laika Dieva kalpošanā. Ilgojos iepazīt viņu daudz reālākā veidā nekā līdz šim, un redzēt Dievu darbojamies visā savā spēkā. No manas sirds nāca liela nasta un sauciens pēc varenas atmodas, bet viņš gatavoja manu garu atjaunotai kalpošanai. Tas varēja notikt tikai tad, apzinoties manā paša sirdī dziļāku vajadzību pēc Dieva un izjūtot dvēseles ilgas pēc Dieva darba veikšanas. Un tieši to viņš man deva. Tajā pašā laikā, dažādās pasaules vietās, daudzi tika līdzīgi gatavoti. Acīm redzot, tas kungs taisījās apciemot savus ļaudis, vēlreiz un tos atbrīvot no visām to važām. Tajā laikā bija liela vajadzība pēc aizlūdzējiem. Citāt no Bībeles. Un viņš redzēja, ka nav neviena un brīnījās, ka nav aizstāvja. Jesajas 59:16. Vēl citāts no Bībeles. Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem, kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā, ka es ar savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet es neatradu neviena. Ecehēle 22:30.
Kaut kur pirmajās māja dienās spēcīga atmoda izlauzās Pasadenas Leikavēnijas metodistu episkopālajā draudzē. Lielais vairums no jauniešiem, kas bija iznākuši priekšā Penieles misijas sapulcēs, apmeklēja tieši šo baznīcu. Viņi tur nonāca zem spēcīga atmodas spiediena. Faktiski mēs jau bijām lūguši pēc visu noslaukošas atmodas Pasadenā, un tā bija Dieva atbilde uz mūsu lūgšanām. Man atklājās, ka Leikavēnijā notiek brīnišķīgs gara darbs. Tur nebija slavenu sludinātāju, tomēr altāra priekša bija pilna ar pēc Dieva slāpstošām dvēselēm. Kādu vakaru gandrīz visas neatpestītās dvēseles zālē tika izglābtas. Tā bija Dieva klona šķīstīšana. Pār cilvēkiem varenā veidā nonāca pārliecības spēks. 2 nedēļu laikā pie altāra nometās ceļos 200 dvēseļu, kas meklēja to kungu. Tur aktīvi iesaistījās mūsu Penielas puiši un tika brīnišķīgi lietoti no Dieva. To visu redzot, mēs iesākām lūgt pēc gara izliešanās Losandželosā un visā Dienvidu Kalifornijā. Lūk, izlasīju līdz lapspuses beigām. Tad līdz rītam. Lai Dievs jūs svētī.